Nu, sveiki, mīļie draugi! Tā kā es ļoti saraustīti esmu filmējis kemperu stāstu, un man tur ir super veci fragmenti, vēl nevienam nerādīti, un man ir kaut kas pa vidu filmēts, un pēdējās 2 dienas filmēts, tad sorry, kad tur būs dažāds saturs šoreiz salikts. Šodien tieši vakarā tagad pasēdēšu, pamontēšu, bet kemperu lietā ir jaunumi, daudz un dažādi, un video beigās es būšu CSDD, un kā man CSDD gāja, to jūs uzzināsiet. Bet tikai tad, ja noskatīsieties man video un uzspiedīsiet laiku. Tā kā lecam iekšā kemperu stāstā. Čau visiem, sākam un turpinam kempertēm, un man ir jaunumi. Tad kemperu karavānu tādā kā Facebook grupā, kurā visi tur dalās ar informāciju, padomēm un visus, kas saistās ar kemperiem un karavānām. Viena sieviete ieliek sludinājumu, nu tā kā interesējās, viņai ir salauzts loks, kemperim viņa interesējās, vai kādam nebūtu tādā izmērā lodziņa. Nu, un tur viens džeks viņai atsaucās, jā, ir, bet es skatos, ka viņš tā kā nav saistīts ne ar kādiem tur kemperiem, viņš ir latvietis un blablabla. Un tad es tā šāvu uz dūlos, viņam uzrakstu, moš, ka tev ir, nu, tur tāds un tāds izmērs. Viņš saka, nē, tāds nav, ir bišķiņi tur centimetru lielāks, tāds forši, es lielo logu varu dabūt, nu, pa cik atdos, 55 eiro. Sviestmaizi. Uzreiz mašīnā iekšā ar sievu un čomu bliežam uz enguri pakaļ. Aizbraucām, jā, 55 eiro, dabūju logu. Otrā dienā, tad, kad es viņu aptaustīju, sapratu, man tak nav iekšējais rāmis, tas, kurā nāk visas žalūzijas. Bet viņš tā baigi aizdomīgi izskatās, nu tāds tā kā manējais pēc izmēra, tiešām. Un tad es viņu sāku mērīt, labi, šeit ir rāmis man neder, manējais tas plasmas iekšējais rāmis neder pie šī, nesakrīt ne skrūvi attāl un vispār tips. Bet es sāku skatīties, ka pati vērtne ir gandrīz precīzi mans izmērs. Un tāpēc man tagad ir doma šo vērtni izņemt ārā, pastīties vai sapastā ar līsti, kurā maucās iekšā. Un ja tā sapasēs, tad pamēģināšu tūlītās uzreiz iziet ārā un iemaukt esošā pagaidu varianta vietā. Bet, nu, laikam, bišķiņ jānotīra arī. Viņš ir ar palietojumu pazīmēm. Pieņemsim, kur ir tā kā norīvēta svītra, bet es domāju, ka daudz ko te nomazgājot varēs arī uzpulēt un būs labs loks. Nu, ko? Redz, kur mans pagaidu loks. Šādi izskatās līsti, un tam izskatās šādi, tā kā tas izskatās standarts. Nu, tagad ir cerība, kad es aiziešu un to otru logu uzreiz arī ielikšu. Nu, es biju pāris centimetrus no pilnīgi fiasko. Es ieplēsu jauno stiklu. Tās ir superīgas ziņas, vienkārši sajūsmā laužu krēslus. Bet tas ir pie pašas augšējās maliņas. Jo, nu labi, tas tā, es pieņemu, ka es to salabošu ar cerību, ka es kādreiz mūžā pelnīšu miljonus un salikšu jaunus logus. Bet āķis ir tāds, ka tajā sliedē, kas ir pie kempera, ir atšķirīgiem logiem atšķirīgā vietā iestrādāta tāda māza tapiņa. Un attiecīgi šai sliedē, kas nāk uz loga, virsū ir kur iezāģējums. Un tātad logiem dažādiem rāmiem atšķirās dažādas vietas, kur ieliekās tapiņa. Kā arī izrādās, ka šai līstei, šis te ķeksis, kas maucās iekšā tajā, šis ķeksis ir šaurāks, un šito logu nekādīgi. Man jau rokas noguruši, visu laiku izstieptām rokām, tur mēģinu ielikt iekšā, tāpēc arī ieplēsu, jo vienā pusē kaut kā dabū iekšā, palaidu viņu lejā, un aiz vienu stūru viņš sanāk. Bija ieķēries un ielauz nedaudz. Bet to var izlabot. Tur tajā stūrītī vienkārši uz plaisas uzlīmēšu virsū jaudīgi kaut kādu logu plēvi. Pagaidām pilnīgi sajies, un es par to baigi nepārdzīvošu. Lai gan sākumā pārdzīvoju ļoti. Bet jā, tagad es nomainīšu no viena logu uz otru logu līsti. Uz savu jauno sačakrāto logu uzlikšu to savu līsti, un tad pamēģināšu pēdējo reizi dabūt viņu iekšā vietā. Bet nu vispār diezgan dusmīgs uz sevi esmu. Nu ko, uzpaķotām rociņām īsti nenomazgāts. Tāpēc izskatās tāds duļķains, miglēns, bet nācās beigās to sliedu pārlikt manējo. Bet man ir loks. Vienīgais, kas es jau uztaisīju urbumu, pašlaik man ar jaudīgo skoču salīmēt, šito plaisu es nekādīgi nedrīkstu palaist tālāk. Tāpēc
Tāpēc es domāju, ka es viņu vēlreiz ņemšu ārā un šito visu risināšu. Es šitās plaisas tālāk nelaidīšu nekādā gadījumā. Kaut vai man nāksies šeit uzlīmēt jaudīgi kaut kādu aizsargu plāksni. Es kaut ko izdomāšu, bet šitās plaisas es nostiprināšu tā, ka nebūs nekāda varianti. Te kaut kam salūstu. Jā, ar šito lodziņu mēs pagaidām braukāsim. Tā jau forši. Vismaz oriģināli. Un, ja kāds saka, ka nevar iziet, ja nav kaut kāda marķējuma, tad, lūk, man esat dozītajā pusē, kā reiz ir marķējumi. Tālāk man te ir tas poroloniņš. Vispār, jo vasarīgāks laiks paliek, jo patīkamāk te ir nākt iekšā. Un jau var iztēloties, ka kaut kur braukājam. Te tātad nekas uz priekšu pavirzījies nav. Tagad pirms braukt uz CSDD, jāielīmē tā līste, jāieskrūvē šitens šķērslis, kas būs pieskrūvēts pie šī, jāieskrūvē tas koks, un tad tā iespējams starprība jāuztais pie kā, jāpaceļ nedaudz stiklus šķiedru uz augšu, jo durvju augšas skrāpējās. Un tad šī sērijas interesantā droši vien daļa noslēgumā būs, kā es braucu uz CSDD un beidzot viņu reģistrēju un saprotu, cik kas maksā un varu pastāstīt, cik kas maksā. Jo šitas ir vienkārši visu laiku cits darbs, tad mašīna nojūg, tad otra mašīna nojūg, tad tas, tur kaut kāds koncerts, tusiņš, vārdien, dzimšanas diena, viss iespējamais, tikai lai nevarētu pieķerties kemperiem. Vasarā tūlīt jau. Un uz Jāņiem gribās braukt jau pie draugiem uz Bausku. Jau tā, lai var pa naktiņu palikt. Nu ko, porolona graizīšana pilnā tā kā jaudā iet vaļā. Re, kur graizu pēc tiem izmēriem, kurus mēs toreiz ar Ivānu samērījām. Un tūlīt tieši paskatīties, kāds izskatīsies kemperi iekšā. Re, kur ar sienām es vēl tālu neesmu ticis. Izdomāju sagraizīt porolonu. Nu, tā tad apmēram piegrieztie porolonu gabali izskatās šādi. Tā ir gulta, jā, pašlaik nav smuka, viņš tur ir nodzeltais, jo rullis dabūja saules gaismu tā. Bet tā ideja tāda, ka tad, kad gribu sēdēt, tad šie te gabali kļūst par atzeltni. Vienīgais interesanti ir šis brīdis. Kāpēc tad te tāds veidojās? Tikpat labi varbūt vajadzēs tur uztaisīt tādu maliņu atpakaļ smuku. Nu, un te attiecīgi arī kaut kāda rāma jātaisa. Jo te tad ir šādi. Un galds paceļās augšā. Es teiktu, ka gultas garums ir pilnīgi, nu tā kā. Šitā te var izgulties. Kaut kur nopirkojies ezera vai upes krastā. Labrīt! Mūsu pirmais rīts. Mūsu kemperī. 4000 kilometru no mājām. Tuksnesī. Ļoti grūti. Bet toties labi izgulējāmies. Jā. Kaķi paņēmām līdzi. Mamci, nāc pierādi, ka tu esi mums līdzi. Mēs bez gultas veļas. Reku mums kaķīts līdzi. Nu, piedarbinājām kemperi un vienkārši exploring. Kas? Šitā brauksim. Mums vajadzēja saprast, kā kaķi jūtās. Ja ir piedarbināts kemperis, mēs gribētu kādreiz ar kaķiem kopā braukt. Viņam tiešām nekāda garšķojraka. Jā, momentā pleciņi pie pleciņa. Šīs divas vispār vienā gultā nespēja sadzīvot. Šitā. Tur te vēl 3 gadus varēs. Man liekas, ka otrādi vajag platākā daļa pleciem un kājām šaurāk. Galvu uz loga pusi. Apgulies otrādi. Saule nespīdēkšana. Tad, ja spilvens ir kaut kur citur, es tur vienkārši... Tev tur ir perfekti. Paldies, paldies. Nu ko, lielā diena ir klāt. Kemperis šodien dodas uz reģistrāciju un
Laikam sanāk, kad arī pirmo tehnisko apskati. Nonākuši esam līdz tam, kad vēl vadi karājās apakšā. Dabūju pie dzīvības atpakaļ ventilācijas, tos pečkas ventilātoru, bet pagaidām tikai uz maksimālo ātrumu. Nojaušu, ka pretestība ir padavusies. Vakardien ilgi nocīnījāmies, bija viena tā barojošā degvielas šļauka no filtra pamatnes uz sūkni. Viņa bija pilnīgi koka, viņa tā, kad viņa pagriez un sadrupa rokās. Tad, kamēr es ņēmos te pa iekšdarbiem čomas to nomainīju, tad sarāva gaisa sistēmā. Tad ilgi nevarējām dabūt, lai viņš darbojās. Tad izrādījās, ka degvielas filtra, čoms bija palaidis vaļā skrūvi, kas tur degvielas filtru, jo mēs nezinājām, ka augšējā skrūve nevis atgaisošanai, bet tā ir tā kā centra skrūve, kas no apakšas pievelk vāciņu un visu to filtru tā kā. Un tad beigās izrādījās, ka tur bija kaut kas laikam šķībi, pēc tam pievilcies un pārskrūvējām filtru un viss aizgāja. Viss darbojās, varu nodemonstrēt, ieslēdzam aizdedzīt. Viss rūts, viss notiek. Un šodien laikam tā, ka pilnībā nelutini, jo man bija paredzēts pielīmēt ārējo līsti vienu garajam salaidumam, tur augšā gar jumtu un ārā visu laiku līst. Un es tagad domāju, ko darīt. Varbūt uztaisīt pagaidu jumtiņu kaut kādu un mēģināt visu nosusināt un pielīmēt to līsti, vai arī priekš CSDD vienkārši man ir tāda fasādes lenta, krāsotāja, varbūt noturās CSDD un atpakaļ, jo negribētos braucot atzīt kaut krūdeni. Lai gan kā ir, tā ir. Un jā, un tad nedaudz te par iekšdarbiņiem, kas vēl palicis izdarīt. Tātad te es taisu tā kā jaunu rāmi. Tas sienas viss jau ir salīmētas, pielīmētas, tagad šitan ir ielikts iekšā, jau pirmais šķērslis. Šeit arī man kaut kas ir jādomā, kā knābi pavilkt uz augšu, jo šī puse ir nosēdusies. Te attaisot vaļā durvis, var vēl roku iebāzt starp durvīm un augšu. Te reāli striķēs pret durvīm. Tā kā šitas kakts ir uz leju, bet tas arī ir pateicoties tam, kad, tad, kad viss bija sapūvis, nebija taisīts. Tad tagad priekšējos esmu nedaudz pa garu uzzāģējis. Noīsināšu priekšējo, ieskrūvēšu starp abiem sāniem. Piestiprināšu pa vidu, vēl nezinu kā. Droši vien ar tādiem pašiem kniedētu leņķīti piekniedēšu, piestiprināšu to dēli. Tad ielikšu iekšā droši vien te pāris šķērslīšus un tīri uz apskati. Ielikšu atpakaļ šeit redeli un noklāšu to paralonu lielo. Te nekas daudz nav mainījies, tagad te jāsakopja viss, jāiztīra ārā, lai izskatās, ka viss vismaz te ir tīrs. Jāuzmet atpakaļ rāmi logam, jaunais logs, viss čotka. Viss stāv, viss turās, viss labi. Vakardien sabūvēju te to latojumu, visu trūkstošo uztaisīju savienojumus. Te viss tagad ir sauss un hermētisks un piepatoja putiņām, piegriez putas. Tagad ir, principā, jāpiegriež smuki preskartons. Jāpielīmē klāt trūkstošais viss, lai tas viss ir vienā līmenī. Tad visu piešpaktelēju un var līmēt paklāju virsū. Pārējais te baigi nekas aiztikts nav. Jā, vienīgais tos poroloniņus piegriezām, lai saprastu, kā varētu viss izskatīties. Un tā, baigi jau fantastiskā ainava te izmainījusies nav. Bet, tad, kad man būs Latvijas dokuments šim vērķim, tad es jau būšu mierīgāks un varēšu iet tālāk ar visu. Tikmēr jāpieķerās pie pēdējiem darbiņiem. Jā, un viss šim kemperim strādā, visi uguņi strādā, visi čotka izņēmot atpakaļgaitas uguni. Jāatskroja vaļā lampa, jāapskatās. Atradu vēl vienu defektu sienā, parādīšu. Pati aizmugurējā sēdvieta. Attaisīju vaļā un pamanīju, ka tur stūrī redz gaismu. Tur nekas traks nav, tur ir pats stūrīts, tikai jāsataisa. Bet jebkurā gadījumā tas viss ir jāsataisa. Un tas viss ir tāpēc, ka cilvēks vienkārši nav taisījis to visu. Bet braucis. Labi, te vēl viss ir jāiztīra. Tagad viss sanāsātie dubuļi, viss ir ritīgi jāizšrubē, lai viss izskatās tīrs, lai man iedod skati. Viņš tehniski ir ok. Un viņa nepiesienās pašam kempera aprīkojumam un beigās man iedod apskatu, vai tas nebūtu forši. Vai ne? Pagaidi, Jāni, tagad stāst no sākuma. Kāpēc nedarbojās atpakaļgaita? Ne, bet lampiņa. Tāpēc, kad šitas te
no vecuma, un saule viņu apēda, kur gabalī visādi, redzi. Tā kā būtu pele grauzusi. Jā, viņš ir bišku pa galam. Tas ir tieši šobrīd forši, ne, kad jau jābrauc. Neliels freestyliņš. Tad mēs taisam no droši vien kaut kādu Volkswagen. Šitas ir vienkārši pārzāģējam uz pusēm, un te mums būs lampiņa iekšā. Unikum perfektum. Tas ir domā kā pakīts. Tu esi pakīts? Pakīts. Nu? Labi, es iešu cīnīties. Davai. Es iešu cīnīties tālāk ar savu salonu. Davai, rādi redzēt. Nu. Davai. O! Perfekti. Super. Uj, tā gan nedara. Nu, slēdz ārā. Šitas ir vienkārši... Tas ir tā kā Jūģins Tumijs sev būtu no avīzēm uzlīmējis māju. Pļuškina pļūts saucās risinājums. Sveiciens Pakistānai. Nezinu, man tagad būtu jāsaka tā kā gaļņis parasti saka vedu omīti uz apskatu. Es tagad vedu opīti uz apskatu. Jāpiešaujās pie kamos gabarītiem. Tā izskatās, mēs izskatāmies kā profesionāli šitie kemperu pārdzinēji. Es domāju, ka jā. Es tev sēžu logam priekšā. Pišķiņ. Iet kā normāls traģīts, kā vecs tāds tiešām tāds smagais kravas kastīt. Davai tad jau tiekās, tagad aizbrauks nedaudz uzpildīs dīzelīt, un tad jau tiekās C, S, D, D. Papīri visi veseli čupu līdz, cerams, ka neko neaizmirst. Un var jau pabraukāties nekās. Davai, tiekās. Jā, nu? Drīz būs, es jau nezinu, ka jau tā lielā bāka. Pilnas lampas pielēra soļķi. Nu, man liekas, ka 400 litri te ieies, ne? Jā. Ot vienīgais šito līsti nedabūju šodien uzlīmēt, tāpēc, kad ārā līja lietus. Bet tagad nelīst un neko arī neiedzīs iekšā. Un neko darīt. Ko paspēj, to paspēj, ko nepaspēj, to nepaspēj. Jā, vēl piebrauksim pie kompresora. Lai gan izskatās jau labi, bet nočekosim. Vai ne? Jā. Jā. Bet tā forši tā kā ar spaini pilnu ar skrūvēm un naglām ir braukt pa zeminieku. Vajadzēs jau to lūku arī sataisīt. Vai arī dabūt kādu kemperi, kas jaucās ārā, no kura var aizņemties. Saucās močiem tālāk. Ko pirmā daļa veiksmes ir tāda, ka vismaz papīrus paņēma pretī un tad nāks tagad stāvjot apskatīties. Vai tas ir tas, ko es teicu, kas tas ir un ko viņš ziemā ēd droši vien. Es gan nezinu, vai šitā būs numuru salīdzināšana, tad viņš nāks ārā. Es nezinu, viņš teica, viņš nāks ārā skatīties. Viņš teica, te nāks ārā. Tas, ka jābrauc otrā pusē. Tā kā, nē, viņš teica, viņš te iznāks ārā. Varbūt viņi nevar iedzīt iekšā, viņi es nezinu. Reģistrācijā? Nu, vat, īsāk sakot tā kā papīrus pieņēma, kaut ko mēģināja tur teikt, kur ir čeks vai kur ir pirkuma līgums, par ko es noplātīju rokas, jo man tāds nebija. Neko, viss, un tagad cerams jau, ka piereģistrēšos. Nu ko, mūsu ceļu satiksmes drošības direkcijas onkulis, kurš mums kārto papīrus teica, ka piezvanīs uz tehnisko departamentu, un tehniskais departaments paskatīsies papīros, cik vietas man drīkst reģistrēt sēdvietas. Es ļoti ceru, ka man atļaus vismaz 5. sēdvietu piereģistrēt, kaut arī man nav drošības jostas. Tās es varētu ierīkot, jau vakar skatījos kā. Bet nav jau baigā jēga salikt drošības jostas, ka viņi pēc papīriem to neļauj reģistrēt. Viņš gan kaut ko teica maksimāli 7 vietas, nu tad vai 7 vietas, bet nu labi. Redzēs, ko onkulis pateiks. Nu, uzminiet, vai man ir Latvijas numurzīmes. Pareizi atbildi ir un nav. Ko mēs varam pastāstīt
Tad, kad pie tevis pēc stundu, pusotras ilgas gaidīšanas atnāk CSDD darbinieks un saka, vai pēc 2 stundām pat nogaidījāmies stāvēt tā CSDD darbinieks atnāk un saka, vispār īstenībā nav tik vienkārši kā likās. Tad tev ir skaidrs, ka, vai tagad būs interesanti. Tātad interesantums ir tāds, ka man iedeva tranzīta numurus un uz mēnesi. Tagad man ir tranzīta numuri, man ir pa pusē, viņš tā kā reģistrēts ir, lai varētu piereģistrēt, vai sauc to kā gribi, un apdrošināja arī tikko. Ar tranzīta numuriem man ir jābrauc uz Rumbulu, uz tur, kur ir smagajam CSDD, un tur ir arī laikam ekspertīze, vai kaut kas tam līdzīgs. Man kemperi ir jānosver, jo visi viņu tehniskie tie inženieri uzstāja, ka viņam ir pārāk viegla pašmasa ierakstīt iekšā, ka tas nesot iespējams. Jo viņi ir laikam saskatījušies YouTube un iegūglējuši, ka līdzīgiem kemperiem pašmasa ir vismaz 2800 kg, bet man ir norādīts 2090. Tāpēc tas nav iespējams, tāpēc viņi pieprasa, lai es brauktu nosvērties, lai samaksāju vēl naudiņu, protams, lieku, un braucu nosvērties. Un ekstra savukārt tajā brīdī ir tāda, ka man neder, tā kā man tagad ir piegriezti vienkārši parolonu, iekārtot sēdamvietas. Tajā ekspertīzē visam ir jābūt jau gatavam, visiem pufiem, mīkstajām daļām ir jābūt apvilktām, apšūtām, nošūtām, visam ir jābūt čotka. Un, labi, tur krava visi jāizņem ārā, viss liekais lai viņi varētu objektīvi nosvērt pašmasu mašīnai. Tā kā šīs video beidzās uz pauzītes, kā vienmēr, apskats man nav, reģistrācijas man nav, man ir tranzīta numuri un legāli es varu mēnesi braukāt apkārt un visu taisīt, sagatavot. Tā kā sieva būs ko šūt, un tad jau droši vien tiekamies nākamajā video, kur es būšu ticis cauri ekspertīzē. Bet tur aizķeršanos nekādu nevajadzētu būt, vienkārši jānosvarās, tad viņi padod tālāk info tehniskajai savai daļai, kad kur viņš nosvērās, viņš svēr tik un tik, un tad tur tālāk jau, tad var močīt reģistrēties, tad viņi arī pateiks, cik sēdvietas drīkst būt, jo sēdvietas rēķina pēc kaut kāda vidējā cilvēku svāra, un bla bla bla, un bla bla bla, un tā joprojām. Tā kā tagad jāmočī mājās, un ar šo arī pagaidām sākam pauze.